Labdien, šī video vieta un turpmāko laiku ir uzbūšu Ežāni. Šodien pagatavošu saltētas kartupeļus ar žāvēju cūkas krūtiņu. Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēķis LV, visi virtuves biedri un vienā vietā. Tā, man vajadzēs kartupeļu, žāvētu krūtiņu, sīpols, tomātu pastu un augēļu. Nomazgāts un nomazots kartupeļus sagriež. Tādu vidē nelielas, ne mazus gabaliņus. Arī sīpolu sagriež, to sīki sagriež. Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēķis LV. Tā, un krūtiņu arī žāvētas sagriež. Un taukos apcep sīpols. Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēķis LV. Un, kad sīpoli paliek zeltaini, tad viņi ir gatavi. Katliņā liek gaļu. Sīpols. Visu izlīdzina. Un tomātu pastu. Izmaiz. Un pievieno klāt pusteļu karotu cukuru. Ja pievieno tomātmētas, tad vajadzētu vienmēr pielikt klāt cukuru. Un tagad beigās liek kartupeļus. Tad liek pāri ūdeni. Ja ir buljons, būtu buljoni arī laba lieta. Ūdeni liek tik daudz, lai tas nedaudz apsedz kartupeļus. Te pievieno lauvu lapu, piparus. Un sautē zem vāka minūtes 30–40. Jāskatās līdz kartupeļi mīksti. Sautējums ir gatavs. Principā ir ļoti viegli pagatavojums un lēti, jebkuras vakariņām, launagam. Man atliek pateikt liels paldies par uzmanību, labu apetīti, balso, seko, iesaki citiem, uz tikšanos. Šo receptu atbalsta internetu.